Hei, hei! Šeit ir blakus mākoņos, un mums beidzot ir jauna epizode. Jā. Kā jūs varbūt pamanījāt, mums ir labāka kvalitāte šobrīd. Jums ir beidzot labāki mikrofoni. Lai gan mums nesnāca līdz galam viņus pievienot, bet jā, mums arī ir skaņu pults. Ui, nē, tas arī nav pareizais. Jā! Nu, šodienas sērija ir tā, ka mēs tagad mēģināsim parunāt par digitālo vidi, jo mums kā jauniešiem šis ir ļoti, ļoti aktuāli. Un mēs nolēmām parunāt par visiem mīļu tēmu – iepirkumu internetā. Katram patīk, visiem patīk, mājaslapas ir daudz un dažādas. AliExpress, Sheins, visi vietējie mājaslapas, kurās iepirkties. Es zinu, ka katram no mums vismaz ir bijis viens tāds gadījums, ka tas pirkums internetā līdz galam nav bijis tāds, kā mēs vēlētos, lai viņš būtu iznācis. Es zinu tā, ka mēs parunāsim par vispār dažādiem ieteikumiem, jo es caur savām neizdevušajām pieredzēm, kas man nav izdevušās ar iepirkumiem internetā, esmu iemācījusies dažādus veidus, kā vispār atpazīt, kad kaut kas nav kārtībā ar to mājaslapu. Un ka tomēr labāk nevajadzētu vadīt savus kartes datus un vispār kā mēģināt pasargāt sevi un savus kartes datus, jo mūsdienās vislielākā aktualitāte, man liekas, par ko arī vispār var dzirdēt medijos, ir krāpnieki. Viņi ir daudz un dažādi, un kaut ko par to pastāstīt. Ir dažādas kategorijas šiem iepirkumiem internetā, vai ne? Ir tādi pirkumi, kuros tev ir man vienalga, viņi tur līdz kaut kādi 20 eiro, un tev ir tāds, ja atnāks, neatnāks, nebūs tik liela sāpe. Un tad ir tie iepirkumi, kur ir tādi lielāki, un tu tiešām gribi saņemt to, ko tu vēlēsi iegādāties, nevis kaut ko citu. Es zinu, ka vislielākā joma, kur ir šīs vilšanās, īpaši ir pie, piemēram, kaut kādām kleitām. Es zinu, ka tagad Pinterestā ir ļoti izteikti tas, ka tu tā kā skaties kleitas, un tev ir iespēja viņus nopirkt, bet pārsvarā lielāko daļu tie attēli ir vai nu mākslīgā intelekta radīti, vai arī tie ir vienkārši nozagti tā kā no citiem dizaineriem, kuriem tā kleita maksā tur, piemēram, 1000, 3000, un tur ielikta tā bilde. Tad, kad tu pasūtīsi, tev atnāks tā kā AliExpress versija tai kleitai, un tu samaksās kaut kur 100 eiro ar kaut ko. Un šādi gadījumi, cik es skatos pēdējā laikā, paliek populārāk. Es nezinu, vai Latvijā var no Pinterest iepirkties. Man liekas, ka jā, bet cik es skatos tā kā kopumā, es esmu pamanījis, ka tā ir populārs arī trends. Es zinu, kad arī, piemēram, AliExpress arī un Shein arī ļoti bieži, ja tu, piemēram, skaties kādas preces, tu var redzēt, ka tās bildes ir zaktas, tā kā uztrenē savu aci. Jā. Vai arī, ka viņas ir reāli mākslīgā intelekta ģenerētas, jo es arī tagad, piemēram, Helovīnos gribēju pasūtīt parūku, ārprāts, cik ilgi es meklēju tā kā realistisku bildi tai parūkai, jo es redzēju, ka puse ir vienkārši no kaut kādām tā kā labākās kvalitātes parūku mājaslapām vienkārši salikts, un es jau zinu, ka viņi tāda nebūs. Bet tā kā svarīgākais, manuprāt, vienkārši lasīt tās atsauksmes, lai arī cik liels čakars tas ir. Un arī, piemēram, ja es redzu, ka nav atsauksme, tad es vienkārši nepirkšu, kaut vai tā prece man patīk, jo labāk, piemēram, ir izlasīt un pameklēt citu, nekā pēc tam tev atnāk, un ir tā kā īsti nelietojumi, un tad vienkārši tajā brīdī tev ir tāds, ko man darīt? Jā, man arī ļoti patīk, ka dažās tādās mājaslapās ir tā, ka tu kā scrollo, skaties to kādu vienu preci, un katra bilde ir tā kā pilnībā vienāda, bet mainās vienkārši krāsa. Tā kā vienkārši, piefotošopēts, ka mainās tā krāsa. Jā, un vēl, kad slikti safotošopēts, ka tu vēl redzi, ka tā krāsa tā kā pārplūdusi pāri, un tev ir tāds, tā kā jums pat nebija enerģijas bišķi aptīrīt tās maliņas tā, lai izskatās kaut cik ticami. Es zinu, ka ar tiem iepirkumiem internetā ir īpaši, ja jums, piemēram, ir kaut kādi opļi, omes, vai arī jums vecāki nav ļoti prasmīgi ar pirkumiem internetā, noteikti labāk ir palīdzēt. Es zinu, ka, piemēram, kad viņi grib iepirkties mani opļu un omes, es viņiem tā kā saku, lai viņi pārbauda, jo viens veids, kā pārbaudīt, vai tā mājaslapa ir tā kā īsta vai nē, ir viņai ir jābūt tam HTTPS sākumam. Un arī tā, ka tu tā kā viņu skaties, viņai ir jābūt tā kā slēdzenītei ciet, jo, ja tā slēdzenīte ir vaļā, tad tā kā viņa nav līdz galam noslēgta mājaslapa. Tas pats arī, jūs, piemēram, gribat kaut kur vadīt savus datus, skatāties labāk, lai tā slēdzenīte tā kā ir ciet. Un arī, piemēram, vēl viena lieta, ko arī es lasīju, ka tas ir ļoti labi, un kā ir darīt. Piemēram, ja jums piedāvā Apple Pay vai Google Pay, labāk ir izvēlēties to opciju, jo tas, kā tas strādā, ir, kad, piemēram, tu gribi maksāt ar to Apple Pay,
Bet viņi neizmanto tavas kartes datus. Viņi izveido tādu unikālu, vienreiz lietojamu kodu, un tajā mājaslapā ir vienkārši tikai tas kods, bet viņi nevar piekļūt pie jūsu kartes datiem. Tas nozīmē, ka, piemēram, jūs iegādājaties kaut kādā nelīdz galam īstā mājaslapā, jums pēc tam nevar tā kā naudu vairāk noņemt no kartes, jo tas kods strādā tikai vienu reizi un uz noteiktu summu. Tā kā tādā veidā jūs vienkārši pasargājat sevi no atkārtotas naudas noņemšanas. Turpretī, ja tu ievadi kartes datus, tad gan atkal ir tā, ka var paņemt lielāku naudas summu. Bet pagaidām, cik es skatos, arī man pašai vienmēr tā kā prasa apstiprināt pirkumu. Jā. Nav tā, ka man paņems tur arī bezlimitā kaut kādu naudu. Tur arī tikai vienmēr tāds šķītā summa, tā kā apstiprina, ka jūs vēlaties to darīt un tā tālāk. Man arī patīk tas, ka kaut ko pērkot, kur tu tiešām ievadīji savus datus, tev atnāk tā, piemēram, Svetbankā notifikācija, un tur uzreiz, kā, kad tu apstiprini, tev izmet, cik tu tieši samaksāsi un tā tālāk, un tā kā, vai tas ir kā subscription, vai tas ir tā kā vienu reizi apmaksāts, kas arī, man liekas, padara to visdrošāku. Bet vispār tas ir ļoti interesanti par to Apple Pay un Google Pay, par to es nezināju. Tā kā man bija nojausma, ka tas ir varbūt kaut kādā veidā drošāk, bet es nezināju konkrēti, kas tur ar to ir. Un ko es vēl gribēju pateikt? Tu sāki runāt par to, kā var tā kā pārbaudīt, vai ir tā kā īsta mājaslapa un tā tālāk. Es arī nesen tā kā, protams, redzēju, kur stāstīja par vienu skamu. Zini, dažreiz tu gribi kaut kur ielogoties, un tad tu vari uzspiest vienkārši tā kā login with Google. Tu uzspied, un tad tev kā parādās loks, kur tu ievadīji savu, vai uzreiz tev sanāk uzspiest vienkārši savu kontu, vai arī tev vajag no jauna ievadīt to e-pasta adresi un paroli. Tagad esot skams, ka izlaists tas loks, bet tas nav īstais loks. Tā kā tas ir tas loks, kur tu ievadi to visu informāciju, bet tā informācija vienkārši aizsūtās kādam. Noteiktam skamerim. Kāpēc es saku arī, ka tas nav īstais loks, jo tas actually nav loks, tas ir tā kā tajā mājaslapā tāda kā animācija, ja tā var teikt, izlaists. Tad es redzēju, kā var pārbaudīt, vai tas ir tā kā tiešām tas loks, kur tā kā var kaut ko rakstīt, vai arī tie skameri ir, ka ja tas ir īstais, tad tu vari, zini, tur augšā tā kā paņemt un dragot viņu tā kā ārpus tās mājaslapas. Tā kā, atsevišķi kaut kur. Bet, ja tā ir animācija, tad tu to neizdarīsi. Wow, es par šito nebiju dzirdējis. Bet es zinu, ka pēdējā laikā arī dēļ šitā, varbūt iespējams dēļ tā, ka Google tā kā vairs neprasa vadīt paroli, bet viņi tev prasa paņemt kaut kādu, es arī, piemēram, gribēju atvērt savu e-pastu datorā, viņš man prasa tā kā no telefona, lai man tā kā noņem tos biometriskos datus un tikai tad viņš viņu atvērs. Tā kā man vairs paroli vispār knapi prasa Google. Man vienmēr tā kā vajag kaut kādu tur to kodu apstiprinājumu. Jā, tas arī. Jā, tā kā iespējams arī, jo es par šito nebiju dzirdējis. Wow. Jā. Nē, man arī īstenībā jau sen neprasa paroles. Man arī visu laiku kā YouTube kaut kas jāatver vai... Man nav vēl bijis, ka biometriskos datus vajag. Tas ir interesanti, to es nebiju dzirdējis. Bet, īstenībā ir tik daudz skami. Mēs laikam par tik maz zinām. Bet, godīgi sakot, tā kā visur, kur mēs taisam kādus kontus. Visticamāk nav tās drošākās saites. Lai cik ļoti mēs gribētu, bet, visticamāk, mūsu dati jau sen ir kādu rokās. Zini kā... Līdz man nenoņem naudu no kartes, man īsti vienalga. Tas noteikti, kā man arī pa laikam atnāk paziņojumi, ka man tā kā ir jāmaina paroles tik un tik mājaslapām, jo ir bijusi datu noplūde. Un man tā kā tāds, ok, bet vai es reāli mainu tos? Ja es paskatos, ka tā ir kaut kāda, piemēram, tāda bezvērtīga mājaslapa, es netaisos mainīt paroli. Ko viņš izdarīs ar manu, piemēram, tur... paroli tur no viena pirkuma, ko es nopirku 5 gadu atpakaļ internetā. Man jau sen kredītkarte ir nomainījusies, viņi ir katru gadu jāmaina, jo man, piemēram, ir tā aizsika. Man katru gadu ir jāmaina viņa. Tad, veiksmi tev, ko tu izdarīsi. Labi, tur man mājas adrese, labi, diez vai tu no kaut kādas, es domāju, ka tie skameri, viņi arī nav tā kā vietējie, viņi no kaut kādas tur, diez vai no kaut kādas tur, piemēram, Āzijas vai varbūt no kaut kādas tālākas puses, no Amerikas, ko viņi darīs ar tiem maniem datiem. Neko. Viņi jau visticamāk pārdod tos datus kaut kādām lielākām korporācijām, bet es īstenībā tā kā, ja tie nav dati, kas ir tiešām tā kā svarīgi vai kādi, es nezinu, svarīgi cilvēku dati, es godīgi sakot nesaprotu, kāda ir problēma. No mūsu puses. Tā kā, es nezinu, man nav nekas tik svarīgs e-pastā, lai man tas baigi uztrauktu. Nē,
Es arī īsti nezinu, tā kā, kas tur, man, piemēram, e-pastā arī vienīgais, jā, piemēram, tas, kurš ir tas man ir tāds, tā kā e-pasts, kurā es pieslēdzu visus tos, tā kā abonementus un vispār, un liek kaut kādās mājaslapās, kas ir tādas, kuras man īsti nerūp, tad man par to arī īsti tā kā ir vienalga, labi, piemēram, tas, kas ir man tāds vairāk oficiālais e-pasts, labi, es viņu tā kā, nelikšu tajās mājaslapās. Bet, jā, tā kā, es arī īsti nezinu, ko no man e-pasta iegūt, it kā varētu būt mana identitāte. Tā pašā laikā mūsdienās, vai tev kāds baigi rakstīt e-pastus no sava e-pasta, pašai jau tikai citi veidi, kā var sazināties. Jā, bet labi, tagad, kad tu tā pasaki, ar e-pasta palīdzību jau ieiet tie pašā Instagramā, teiktu kā visur, kur, un tad rakstīt kādam, bet, es arī domāju, mēs neesam tik svarīgas personas, lai tā kā es baigi kaut ko mainīt. Man, protams, būtu stulbi, bet, tā kā. Arī, jā. Nē, es zinu, ka, piemēram, ar tiem pašiem pirkumiem internetā tagad arī ir viens tāds tā kā arī scam, ka tu pērc, un viņš tev to maksājumu grib nodublēt, tā kā kļūdas pēc. Man vienreiz bija šitā, es maksāju, man bija tā, ka es tā kā samaksāju, un viņš man noņem naudu vienreiz, un viņš mums tam pēc sekundes vēl noņēma naudu otro reizi, bet tā kā es biju maksājusi caur Revolutu, es uzreiz nobloķēju to otro maksājumu. Tā kā es tā kā uzspiedu, ka tas ir tā kā dubultais transaction, jo tur ir vairākas opcijas, kāpēc tu gribi to maksājumu tā kā atcelt. Viens ir tā kā, ka tas ir tā kā vienkārši, viltus maksājums, otrs ir, ka tev tā kā dubultā paņem naudu, tur visās kaut kāds, un uzspiedu, ka man dubultā man dzēs tā kā Revolūts viņu nobloķēja un atgriez naudu, jo viņš man tā kā gribēja dubultā paņemt to maksājumu. Tas ir interesanti, man tā nekad nav bijis. Es tā kā arī pirmo reizi kaut ko tāds redzēju, man bija tāds, wow, kāpēc tu kā divreiz paņēma man naudu. Es domāju, moši viņi tā kā man atgriezīs viņu atpakaļ, jo man dažreiz ir bijis tā, ka kaut kas tur neaiziet līdz galam cauri, un tā kā viņi noņem viņu, un viņi pēc tam viņu atsūta atpakaļ. Bet nē, un tad tā kā pagāja 5 minūtes, un tas tā kā spaidīja tajā Revolūtā tās pogas, un tad tā kā man pēc tam atskaitīja atpakaļ. Bet jā, tā arī var gadīties. Tā kā, bet tā mājaslapa, viņa bija tāda 50-50, bet tas, ko es viņā pirku, bija vienkārši vitamīni savam sunim, un tās mājaslapas nav baigi legit, tā kā, jā, labi, tur, piemēram, tādās populāros veikalos īsti tie vitamīni nebija, jo viņi bija tādi vairāk nišas, un es atradu tādu, viņi izskatījās tādi ļoti pavaci, bet man bija tas, labi, man viņus vajag, tā kā, riskēsim, bija līdz 20 eiro, tas pirkums, man bija tas, gan jau es pārdzīvošu, un, beigās man viņa atnāca viss kārtībā, bet tas dubultais maksājums, tas bija nereāls sketch. Jā. Un viņi vienkārši zina, kā tā kā, might as well try, tā kā, sanāks, nesanāks. Man bija tur varbūt kaut kāda kļūda bija. Es nezinu, vai tas bija tiešām kā scam, jo man tiešām atsūtīja to preci, bet, jā, īsāk sakot, arī var gadīties. Bet tas tiešām interesanti. Man, paldies Dievam, nav bijusi personīga pieredze ar tā kā. Man ir bijis tā kā lietas, ko es pasūtu, un tā kā nav īsti tas, ko es gaidīju, bet man liekas, tev ir tā kā daži centi, vienalga. Es kaut vienreiz, es baigi gribēju taisīt tā kā pati gredzenus, kaut kādus gadus jau atpakaļ. Un es pasūtīju tā kā tādas pērlītes, kas pēc akmeņiem izskatījās kind of. Vienkārši tā kā sanāk mazie akmentiņi, kuriem tā kā, pa vidu ir caurums. Vismaz man likās, ka tā būs. Tad viņi atnāca, un tad viņiem nebija caurums pa vidu, un es tā kā nemāku bez caurumu taisīt savu. Es samaksāju eiro, un tā kā vienkārši lielāks čakars atgriezt, tā kā vienalga. Tas ir tā kā vissliktākais, kas man noticis tādā veidā, bet es, piemēram, tā kā visu laiku TikTokā redzu. Ir kāda mājaslapa, tā kā netik zināmas, tā kā nešeina un tā tālāk, bet kādas, kur tā kā, salīdzinoši normāla cena, piemēram, drēbes, un viņas, piemēram, pasūta tās pašas tā kā izlaiduma kleitas. Un zinu, kā viņas jau parasti padārgas tādas ir, bet, tāpat tā kā izlaiduma kleitai, zinu, kā normālas cenas. Un tad atnāk kaut kāds, pilnībā nekvalitatīvs nekas, tā kā knapi sašūts kopā, ļoti slikta kvalitāte. Un materiāls arī slikts, un loģiski, ka viņas arī grib atgriezt, jo ne katru dienu tu pēc sevi izlaidam kleitu, tad viņas vienkārši ignorē, tā kā viss tas customer support. Es man liekas, par kuru tas bija saiti? Pretty Little Thing, man liekas. Bet viņa ir ļoti populāra. Jā, viņa agrāk bija vēl populārāka, tagad viņiem baigais rebrand bija. Jo es kā baigi skatījos tiktu, kā, man šogad izlaidums, un es tā kā domāju, vai man atkal iet par Rīgu vienkārši random veikalos iekšā, vai tā kā pasīties internetā, jo tas jau, nevis izdevīgāk, bet vieglāk drusku.
Un es kā vienkārši, zinu, kā skatījos tiktu, kā kurš ko sūta. Un es kā visu pēc kāds vienkārši atveru paskatīties, kas tur notiek. Un tur man tā kā, tīri labi patika tās dažas kleitas, tos, kā es domāju, paskatīties reviews, ko cilvēki internetā domā. Un jā, tur bija ļoti daudz stāstu, kad kā pasūta. Un tad ir ļoti pa lielu, ļoti nekvalitatīvi, tā kā, briesmīgi vienkārši, un tad viņiem neviens neatbild. Nu, jā, I mean, that makes sense. Nē, es arī saprotu par to internetā sūtīšanu, jo mums tā kā neizlaidumā, bet žetonu vakarā bija tāda situācija, ka bija pirktas kleitas no tā Klera veikala, un Jā. bija vienādas. Tā kā, jā. So, jā, vienīgais bonus bija tāds, ka viņas bija dažādās krāsās, bet varēja pateikt, ka viņas ir vienādas tās kleitas, un kopumā tāds ir tas risks, ka tu iepērcies tā kā tādā populārā izlaiduma kleitu veikalā, jo, jā, tas arī. Bet par to atgriešanu, man, piemēram, ir bijis tā, ka es uz izlaidumu sūtīju kurpes no Anglijas, jo man šausmīgi viņas patika. Un man viņas atnāca, un man viņas bija pa lielu. Jo es tā kā pasūtīju 41 ar domu, ja nu tā kā man ir starp 40 un 41 kurpu izmēru, bet atkarīgs kā kurš ražotājs. Un es tā kā lasīju reviews, ka viņas ir mazākas nekā actually ir. Un es pasūtu 41, un viņš bija reāli tā kā kaut 42, 43, un viņš bija nereāli milzīgs. Un apakaļ aizsūtīšana bija ļoti liela problēma. Man bija pašai jāmaksā par sūtīšanu, kas bija kaut kādi 20 eiro tā kā atpakaļ. Un es arī tā kā biju čakars, viņi man to naudu atgrieza, bet nu tā kā man tas sanāca ar lielākiem mīnusiem nekā kaut kādā citā veikalā pirkt. Tāpēc mans ieteikums ir vienmēr, ja jūs pērkat no kaut kāda jauna veikala vai no kaut kā no ārzemēm, izlasat atgriešanas to tā kā tos nosacījums, jo es to nebiju izlasījis, ka man pašai būs jāmaksā par sūtīšanu, man bija tāds, tas arī bija čakars atrast kurjeru, kas ir tā kā sūtījis uz Lielbritāniju. Tas arī nemaz nebija tik viegli, piemēram, kāds FedEx un tur DHLs. Viņi nemaz tā nesūtīja, un tur arī bija kaut kādi baigie nosacījumi, tad es arī, kamēr izmeklēju kaut kādas 5 mājaslapas, līdz es atradu, ar kurien es varu tā kā izsūtīt. Un arī tā kā, jā, tas arī dažreiz vienkārši vajag palasīt to apakaļsūtīšanu. Es zinu, ka Zalando un About You tā apakaļsūtīšana ir nereāli vienkārši, tas pat arī ar Asosu, tu vienkārši, viņi tev paši iedos to lapiņu, kas tev jāizprintē, vai nu tā kā tev pakomātā iedos to uzlīmu, un tu vienkārši aizsūti apakaļ, jo tas čakars arī nav forši. Tas ir forši īstenībā, ka viņiem tik viegli. Bet jā, es tagad runāju par kurpēm, es arī atcerējos. Nav tā kā beigās briesmīgs rezultāts pirkuma, jo es pasūtīšu tās kurpes, ar kurām šodien atnācu. Nezinu, vai redzēju, bet man sanāca viņas pasūtīt actually no ASV, jo man nenormāli vienkārši patika tās kurpes, es ļoti gribēju tādas. Un Latvijā visur bija dzīvāk nevis vainu, bet tā kā, briesmīgas krāsas un briesmīgas cenas. Labi, nebija tik briesmīgas cenas kurpēm, bet, tā kā salīdzinot ar citām valstīm bija. Un tad es tā kā skatījos un salīdzināju visu, cik maksā tur to piegādi un tā tālāk, un beigās actually sanāca no ASV pasūtīt lētāk nekā Latvijā. Tas man ļoti pārsteidz. Bet, jā, viņiem tās ir tie citi izmēri, un es tā kā iegulēju, kas man būtu par izmēru viņu sistēmā. Kā arī es tā kā lasīju tos reviews, un visi teica, ka, ņemat izmēru pa lielu, jo viņi tā kā ir ļoti maziņas kurpes. Kā vienkārši, zinu, kā pa vienu izmēru. Un es ticēju, jo tas īstenībā laikam ir vīriešu kurpes, un tā kā viņiem varbūt drusku atšķirās no sieviešu tās proporcijas. Un man bieži ir ar to problēmas, es kā, noticēju tiem reviews. Un tad man atnāca, un viņas actually man ir big pa lielu. Tā kā uz izmēru pa lielu. Es drusku nožēloju, ka es nepaņēmu savu izmēru, bet man viņas tik ļoti patīk, man īstenībā diezgan vienalga, man tāpat ir ērti viņās. Jā, bet es domāju, ka ja es izdomātu to atgriezt, tad tas būtu arī man nenormālie mīnusi, jo viņi jau visticamāk neatgriezt to, shipping maksu jau neatgriezt. Un tad beigās sanāktu, tur principā īstenībā shipping bija tā kā puse no cenas, to be honest. Tāpēc, ja es atgrieztu, man sanāk būtu 2 reizes par shipping, laikam jāmaksā, vai viņi apmaksā parasti. Es nezinu, kā strādā. Atkarīgs kā kurš, piemēram, ir tādi, kuri norāda, ka viņi neapmaksās tā kā atpakaļ sūtīšanu, un ir tādi, kuri tā kā apmaksā atpakaļ sūtīšanu. Bet atkarīgs no kurienes tu tā kā pērc un kā tu pērc. Jo tas arī tā kā maina, piemēram, man, tā bija tāda nepatīkama situācija, ka man par to atpakaļ sūtīšanu sanāca samaksāt kaut kādu 25 eiro.
Un viņi jau man par to, viņi arī man par primāro sūtīšanu naudu tā kā neatgrieza. Viņi arī paturēja par to, kas nozīmē, ka tie ir teorētiski, tās kurpes viņas maksāja 100 eiro. Tas nozīmē, ka man viņas sūtīšana man bija uz Latviju 13 no viņu puses, plus vēl 25 no manas atpakaļ sūtīšanas. Un viņi tā kā, man pēc tam to naudu atgrieza, bet, to, kas bija izņemot to sūtīšanu, un tā kā tā paša kurpi cena, tad tā kā arī. Bet, kopumā, jā, nākotnē vienkārši ir jālasa tie sūtīšanas atpakaļ noteikumi. Viņiem tās kurpes ir nereāli foršas. Es tā kā nopirku vēl vienu citu pāri, jo es vienkārši zināju tos izmērus, bet tā firma nobankrutēja, jo viņi bija tā kā mazais uzņēmums. Un tāpēc arī bija tas čakars laikam ar to sūtīšanu, jo viņi jau nav tā kā liela korporācija, kuriem tur ir šausmīgi daudz warehouses, bet viņiem tā kā vienkārši bija tāds mazs tas biznes un jā. Es nezinu, piemēram, arī mēs varam parunāt par to, cik ētiski vispār ir iepirkt, cik liela daudzuma ar precēm. Man, piemēram, kad es redzu tos lielos šeina iepirkumus, arī it īpaši latviešu tiktu, kā tas ir tik izteikts, ka vienkārši tāds, es šeinā nopirku šito, es šeinā nopirku tik. Man ir tā kā, ir forši, ja tu pēc tā kā pamatoti izvēlētas apģērbu lietas, bet tas, ko es redzu, ka cilvēki pērk, ir vienkārši kaut kādi tā kā festivāla outfiti, ko es zinu, ka tu uzvilks vienu reizi maks, un viņš būs tā kā izmests ārā mīsenē. Un arī pat tagad Humpalās arī ir šeina drēbes. Jā. Mēs bijām ar draudzeni, mēs tikai staigājam, un mēs domājam, iesim tā kā Humana vintageā, un mēs tur šķirstam, un tur ir šeins. Un man bija tāds, oh my god. Jā, tas bija ātri. Jā, tā kā likās, ka vēl daži gadi būtu līdz nonākt, bet Nē. Un galvenais, viņi, piemēram, tajās Humpalās, viņi tirgo, tas nebija uz to 1 eiro to dīlu, bet tur bija tā kā vienkārši uz to parasto. Un viņi pa to kreklu prasīja 10 eiro. Es tā kā viņu nofočēju un šeinā caur to bildes tā kā meklēšanu atradu, un viņš šeinā maksāja 2,30. Man bija tāds tā kā, es nedomāju, ka kāds cilvēks pirks viņu pa 10 eiro humanā. Nē, maybe tie, kas nezin, kas ir šeins, kaut kāda omīti. Kaut kādi vecāki cilvēki varbūt nopirktu, bet tā kvalitāte, ar ka to viņu pataustīja, bija tā kā varēja just, ka viņš ir ātrās modes ražots produkts, ka tas nav tā kā kvalitatīvs produkts. Man par godīgi sakot par šo te lielo pirkšanu šeinos AliExpressos ir tāds dalīts viedoklis, jo es uzskatu, ka tu vari sūtīt lietas, bet tikai tad, ja tas ir tā kā jēgas robežās, un tu viņas reāli lietosi, jo... Vienkārši tāpat tur pirkt daudz tikai tāpēc, ka ir lēti un var tas tā kā, manuprāt, ir diezgan neētiski, jo tur jau visi tie ražošanas apstākļi arī nav tie labākie. Labi, nav teikts, ka tajā H&M rezervedā un visos pārējos ir labāk, bet vienkārši fakts kā tāds, ka tur tā izmaksa tam visam ir tik abnormāli lēta, kad arī tā prece ir ļoti, ļoti lēta. Arī uz taustinu uz to kvalitāti. Vienīgais, ko gan es varētu ieteikt, kas ir, es teiktu, diezgan atbilstoši, ir tas She Glam make-ups. Ja tu pēc, tā kā es arī cenšos viņu pirkt apzināti un tiešām tos produktus, ko man vajag, jo no viņiem visu, ko es pasūtījusi, es reāli arī visu tā kā esmu gan arī izlietojusi. Nav bijuši tādi produkti, ko es tā kā negribētu lietot. Bet par tām drēbēm vispārējo, es, piemēram, tur drēbes nesūtītu, jo man māsai vajadzēja priekš dejošanas tur pasūtīt kurpes, tur speciālas zeķebiks un to visu. Tā kvalitāte bija, protams, tāda, kāda viņa bija, kaut vai lasot tās atsauksmes visiem tāds, šim ir tik laba kvalitāte, mans tā kā, viņam ir laba kvalitāte pēc šeina standartiem, bet tā kā vienkārši pēc parastiem standartiem. Jo zinu, ka tu lasi tur tās atsauksmes, viņi saka, ka ir laba kvalitāte, bet man liekas, ka tā labā kvalitāte ir vienkārši domāta tā kā pēc šeina standartiem labā kvalitāte. Jā, visticamāk. Bet vispār runājot par šo, tu pieminēji arī par H&M un tā tālāk. Es pilnībā piekrītu par to, ka visticamāk, kā viss tāpat tiek ražots vienā un tajā pašā ražotavā. Vienkārši uzliktas citas cenas. Es redzēju arī nesen sociālās medijās to salīdzinājumu tā kā par izmešiem tā tālāk. Ar visiem tiem, protams, ka tā kā Zārai un H&M ir arī ļoti slikti. Tā ir ātrā mode kā nekā. Tā kā visiem tādiem veikaliem neizbēgami ar to visu ir ļoti slikti, bet šeinam ir daudz sliktāk. Tā kā tā stabiņa diagramma, es nezinu, kā to parādīt. Tā kā, tie visi tā kā ātrās modes tā kā veikali, un tad šeins bija kaut kur līdz šeienei. Jā. Kurš tā kā abi divi ir visticamāk vienādi slikti cilvēku ziņā, kā teikt, kā nodarbināt cilvēku, kur tas tiek taisīts, bet tā kopumā
es ieteiktu, ja ir iespēja nepirkt neko šainā, tad būtu labi nepirkt, bet, protams, cilvēkiem ir dažādas situācijas, un, ja tiešām, kā tu saki, pērk kaut ko ļoti vajag, un ko tiešām izmantos un nemetīs ārā kaut kādā tuvākajā laikā, tad man liekas, ka nav arī nekas baigi slikts par to. Nu jā, es arī tā kā par to pašu, bet ir atšķirības starp, piemēram, to pašu Primark un H&M kvalitāti. Es Primarkā nopirku tā kā vienkārši parastu melnu kreklu, kuram ir tā kā tā apkaklīte, ja? Un es nopirku tādu pašu H&M. Un tas, kurš man ir no H&M, viņam jau ir 2 gadi, tas, kurš man ir no Primark, viņš tā kā 2 mēnešu laikā bija tā savēlies, ka viņš vienkārši bija tā kā metams ārā. Jā. Tā kā ir atšķirība, tiešām ir kaut kāda, ir minimāla atšķirība tie kvalitātē. Nu, nav tā, ka tur, piemēram, visam, es zinu, ka H&M tev arī ir jāskatās, ja man, piemēram, ir 2 adītie džemperi, ko es nopirku 3 gadus atpakaļ, un viņi vēl projām nav savēlušies, un es viņus regulāri mazgāju. Bet viņiem vienkārši tā vilna ir tā kā poliesters, un tie teorētiski jau tā plasmas jau īsti nevar baigi velties. Bet jā, nu tā kā, es zinu, ka pirku tur šainā, un ir tīpaši, ka tu ieej un tev parādās tās ruletes, un tur uzgriezt tos 70% atlaid, tev tas liekas tik forši. Bet tā kā es pati arī saprotu ātri vien, ka tā kā es salieku pilnu to grozu, man tāds, jā, tagad būs tik lēti, bet kad es reāli paskatos to grozu vēlreiz, es saprotu, ka puse no tā kā pirmkārt vai nu man aizņems kaut kādu vietu istabā, ko es negribu, lai man aizņem, vai arī es vienkārši to izmetīšu tā kā tuvākā 2 mēnešu laikā ārā, un es saprotu, ka es to vienkārši nepirkšu. Tāpēc, kad, lai arī cik ērti ir pirkt un pirkt tīpaši internetā, man, piemēram, ir tas, ka, ja man nauda nav fiziski papīrā, es nejūtu, cik es ļoti viņu tērēju, tāpēc, ka tev ir jāiet tā kā un jāskatās bankā, un tajā aplikācijā, cik tev tur aiziet. Bet tā kā, es, piemēram, arī tikai spērku internetā, tur kaut kādas lietas, man tāds, tur atlaidīt, varētu paņemt tur, piemēram, 2, nevis 1 un tā. Un tad tā kā pēc tam es arī tagad es arī, lai samazinātu to, ka es vienkārši nopērku random lietas, ko man nevajag, jo agrāk tā bija problēma. Es ļoti bieži iepirkos AliExpressā visās tur aksesuārus un vēl vispārējo, bet, piemēram, arī tagad esmu sapratusi, ka es tagad tos gradzenus sūtīju vienkārši entām daudzus. Nu labi, viņi palika zaļi super ātri un nomainīja krāsu, un es viņus vienkārši izmetu. Bet tā kā es labāk tagad vienkārši nepērku tik daudz gradzenus un, piemēram, bišķīt pagaidu un es nopērku no sudraba, un es viņu varēšu nesāt plus mīnus visu mūžu, un viņš arī nepaliks ne zaļš neko. Nu, tā kā ir grūtāk ar to pacietību, bet tā pašā laikā tu gan pasargā dabu, tu pasargā savu ādu, jo tu nezini, no kā ir ražojis tas gradzens, ko tu tur sūti. Tā kā tur vispār var būt kaut kas tur merkūrijs un vēl kaut kas tur iekšā, un tu taču nezini, kas tur ir klāt. Tā kā labāk ir vienkārši pagaidīt un nopirkt kaut ko tādu. Es zinu, ka ir grūti. Kā ir grūti, bet... Jā, vienmēr jau gribās iekonomēt un pēc iespējas vairāk nopirkt pēc iespējas zemāku cenu. Diemžēl tā kā viss dzīvē nav tik labi. Man liekas, tiešām, ja pērk no kaut kāda šeina vai kaut kāds cits tam līdzīgs saites, tiešām, vismaz 5 reizes vajadzētu padomāt pie tā groza, vai tiešām to visu vajag. Vai nebūs tā, ka beigās neko no tā neizmantos. Vispār Latvijā ir tāds viens veikals, ka es esmu tā kā diezgan pārliecināta, ka tas vienkārši kā Temu veikals, bet viņš tika atvērts pirms Temu Āgenskalnā. Tur, kur ir tas Kilomaks. Kilomaks ir laikam 3. stāvā, pēdējā stāvā, un tad tur ir kaut kāds veikals tieši zem Kilomaksa. Es vienreiz tur ienācu draudzenēm iekšā. Tur tā kā genuinely ir vienkārši... Man pat ir bildes, tūlīt ātri atradīšu. Tur ir tā kā tādi pakaļdarginājumi, bet pagaies atradīšu tūlīt. Mēs tur atradām brainrot paciņu, kur tā kā tu atver, un tad tev random brainrots ir... tur iekšā. Es gan nezinu, kāds sakšu izskatās, man tā arī draudzene neparādīja. Tad tur bija smaržas, kuras sauca tā, mums ir būs smaržas, nevis boss. Bet būs. Tā, mums ir Makar Jakob, Decadent. Makar Jakob. Tā, es nezinu, vēl no... Rekur tā brainrot paciņa. Wow, viņi ir up with the times. Redzi arī Labubu augšā bija, var redzēt. La fufu. Bet, protams, ir citi nosaukumi viņām. Es laikam arī neko citu nefočēju. Tur bija nevis tas, kā saucās, tās smaržas, kas ir kā kurpīte. Karolīna Herrera, good girl. Jā,
Viņas tur saucās Very Sexy Girl. Izklausās labāk īstenībā nekā oriģinālais nosaukums. Nē, bet es arī esmu īstenībā pamanījusi arī vienu gadu ķīpslā bija tas lielais tirdziņš. Jā. Un es turēju, un tur bija tādi ļoti daudz tirgotāji, kur vienkārši bija sapirkuši no kaut kādas Alibabas ļoti daudz preces vairumā. Kaut kādas tur tīrīšanas, tur brīnumus, visādas tur slotas un to. Un tu pieklāt un tu apskaties. Un tu jau redzi, ka tas ir tā kā no Alibabas. Nu, tā kā riktīgi tur pēc kvalitātes, pēc tās plasmasas var just. Un arī tur bija visādi kaut kādi tīrīšanas līdzekļi, kuriem tā kā tie nosaukumi bija vispār nesaprotami, kad arī kaut kādi iepirka no random kaut kādas vietas, un viņi mēģināja pārdot. Un man bija tāds jūka nevis, ka tas ir tā kā Ziemassvētku tirdziņš, bet kad es esmu atnākusi uz kaut kādu tur AliExpress noliktavu plus mīnus. Tieši tas pats arī par to veikalu. Tā kā man īstenībā liekas, ka varbūt tas kaut kāds money laundering scheme, jo tas ir tiešām milzīgs veikals. Viņš ir milzīgs. Es tur nekad nevienu cilvēku iekšā neredzu. Mēs tā kā atnācām uz turieni vienreiz pasmieties, jo es atcerējos par to veikalu, un es atceros, ka 5. klasītē varbūt es ar draudzeni tur bijām iekšā, un mēs arī tā kā vienkārši visu skatījāmies, tur tik daudz mantas ir. Tur ir kādas drēbes, tur ir tā kā kurpes, tur ir, pilnīgi viss, ko tu vari iedomāties, un tiešām milzīgs veikals. Es īstenībā iesaku ļoti uz turieni aiziet, vienkārši pabrauzot un paskatīties, kas tur ir, jo tas ir ļoti aizraujoši. Uz man tas bija ļoti smieklīga pieredze. Bet, jā, tā kā man nav cita paskaidrojuma kā money laundering scheme, jo tā kā, tur neviena cilvēka nav. Maybe kaut kādi pensionāri. Tā kā viņiem liekas, šitas ir lēti, šitas bet kā viņi nebankrutēja, kā viņi nebankrutēja tik ilgā laikā, ka viņi pastāv? Nē, zin kā, tas tāpat kā ar molu. Es vēl brīnos, ka viņš ir vaļā. I'm sorry, bet tā kā es tur vienu dienu biju aizgājusi. Es gribēju, sanāca tā, ka man māsa bija jumpspace'ā, un es tā kā viņu gaidījām. Un es domāju, aiziešu no labi H&M, pastīšos, kas tur labs H&M, viņiem ir normāls. Un es tur tā kā, es domāju, pastaigāšu veco labo laiku vārdā augšā, paskatīšos, kas tur ir. Tur vispār sanāk, ka veikali ir tikai tajā pirmajā pusē, otrā pusē tur praktiski viss ir ciet, tur maybe ir kāds viens veikals, kas ir vaļā, tad ir kaut kādā random stūrī dziļāk iekšā ir tā kā mini poliklīnika atvērta. Ko? Un apakšā tur ir tā, ka tur galā bija Jusks, bet Juska arī vairs nav, jo Juskam tagad ir sava atsevišķa māja Krasmalā, tur blakus, jā. Un man bija tāds tā kā, es saprotu, ka tas ir Rimčiks, viņi tur pie dzīvības, okei. Bet tā kā, at what point tu viņu turpini turēt vaļā? Jo tur reāli, man liekas, ir kaut kā 10 veikali maksimums. Tiešām, tā kā, ja tur saskaitīt viņus visus, kas ir vaļā. Un man ir tāds, tā kā, es atceros, kāds viņš bija, kad es biju maziņa. Tur visapār ir ghost towns. Ja tu aizies vienkārši pastaigāt pa to augšu, tu vienīgais, ko tu tur satiks, ir apsargs. Tā kā tur vienkārši tur iesi un viņš tu viet pretī. Jo tur vispār nekā nav. Un tur arī tie cilvēki, kas man aiz muguras tā kā gāja, viņi laikam nebija rīdzenieki. Un viņi teica, tā kā, man tāds sajūta, kad es esmu kaut kādā pamestā veikalā, tā kā, ka tur nekā nav. Tā kā arī, jā. Zin kā, ir interesanti ar to, ka, piemēram, es esmu pamanījis, ka iepērkoties internetā, ir savādākas atlaides nekā fiziskā veikalā. Ir lētāk dažas lietas. Jā, varētu būt. Draugām ir izteikti, ka viņiem ir lielākas atlaides internetu veikalā nekā fiziskajā veikalā, kas man arī liekas tā kā, man ir jautājums, kāpēc tieši tā kā viņiem labāk patīk, ka tu sūti no viņiem internetā, vai arī vienkārši, tā kā man tas liekas kaut kā bišķi negodīgi. Tas pats ir ar tām pašām aptiekām. Aptiekām arī ļoti bieži ir tās te atlaides, es atturpējām gribu pie kaut kāds vitamīns. Šī cena ir tikai e-veikalā. Jā, es īstenībā nezinu, es nebiju par to aizdomājusies. Tikai es arī pamanīju, un tāpēc es tā kā bieži vien pirms sevis draugām paskatos, vai internetā nav kāds atlaides. Bet jā, tas tiešām interesanti. Jāpadomā vairāk par to, kāpēc tā varētu būt. Jo bija jāmaksā mazāk tā kā algas, bet tai pašā laikā tev jau arī vajag to cilvēku, kas tev sakrāja to paciņu un viņa aizsūta. Tev tas veikala darbinieks jau arī plus mīnus pilda, man liekas, tādu pašu funkciju un tur beig nemainās. Un arī algas jau nav atkarīgs no tā kā katra veikala profita, tas ir tā kā no kopējā. Jā, tas ir kopumā vienkārši no budžeta. Tāpēc man arī liekas dīvaini, jo ir kad sakrīt, bet ir dažas reizes, ka tur ir rakstīts tā kā šī atlaide ir specifiski tikai e-veikalā. Un tāpēc man arī tās tā kā, tas ir nice, jā, bet šādi tad tev vienkārši gribās pastīties, vai tas produkts tā kā viņš vispār ir, jo man, piemēram, patīk aiziet uz vietas nopirkt. Es vēl tā kā
arī iegūstu kaut kādu to prieku no tā fakta, ka man ir jāiziet ārā no mājas un jānopērk tas, ko man vajag, nevis tā kā tikai visu pasūtīt. Jo pasūtīt ir ļoti, ļoti ērti, bet arī tā, kad tu pasūti, tu nopērc vairāk, manuprāt, nevajadzīgas lietas. Tagad es esmu fiziski tajā veikalā, es reāli varu apdomāt, ko man vajag, apstīties un tā, jo, man liekas, internetā tev ir daudz vieglāk, jo tev tur vēl kaut kādu kodiņu viņš vēl piedāvās, varbūt atlaides tur, dažādas tās mājaslapas. Jā. Un arī. Bet vispār tas varbūt arī ir tāpēc, ka tā kā viņiem ir kaut kas pārāk daudz noliktavā, piemēram. Zini, kā e-veikalā vieglāk redzēt tās atlaides, jo tur, piemēram, ir kāda sadaļa tikai e-veikalā. Tās atlaides, un tāpēc vieglāk varbūt izpārdot nekā, ja uzlikt tās atlaides fiziskajā veikalā. Arī iespējams. Es domāju, varbūt tieši pa tām aptiekām ir tāpēc, ka viņiem nav jāved uz visām aptiekām, tādā gadījumā kaut kādi tie vitamīni specifiskie. Jo es gribēju nopirkt vienus tā kā miegam, tā kā, kas palīdz tā kā aizmigt, tādas tā kā vitamīns, un viņus netirgo nevienā tā kā fiziskā aptiekā, viņus var pasūtīt tikai internetā, kas man arī likās interesanti, un es arī gribēju vienu šampūnu, kas it kā esot ļoti labs, jo man ir tā, ka man šausmīgi ātri taukojas mati. Tā kā man ir jāmazgā viņi gandrīz katru dienu, šādi tad var 2 dienas. Un es biju lasījis, ka viņš tā kā ļoti labs un tā, un es viņu gribēju pasūtīt, bet viņš arī bija tikai internetā, un nevarēja fiziski nopirkt. Un tagad es nesen gāju draugās, un es redzēju, ka tam šampūnam tā kā ir dupe, bet no tā Isanas firmas. Tā kā viņi bija uztaisījuši arī tieši tādu pašu, tieši iepakojums gandrīz plus mīnus tāds pats, bet tur tikai vienkārši rakstīts tā kā cita firma. Un man liekas, tā kā, that's nice. Bet, jā, kas ir tie mūsu lielākie ieteikumi no pašiem no savas pieredzes un kopumā, cik mēs esam pamanījuši apkārt, ir noteikti paskatieties paši to mājaslapas drošību. Ja tā mājaslapa izskatās diezgan aizdomīga, nevienmēr viņa būs neīsta, bet tomēr tas risks ir lielāks, ka viņa nav īsta. Jā. Noteikti vajag izlasīt atgriešanas noteikumus precēm, ko tu pērc. Jo, ja tev viņa nederēs vai, piemēram, nepatiks, tad arī būs ar to problēmas. Un arī pēc iespējas vairāk vienkārši mēģināt izmantot, ja ir iespēja, un tu neesi pārliecināts par to mājaslapu Google Pay vai Apple Pay, jo viņi tev vairāk pasargās nekā parastā kredītkarte. Es teiktu, tās ir tās lielākās lietas. Protams, ir vēl daudz faktoru, par ko mēs nezinām, jo mēs neesam eksperti. Bet, kopumā arī vienkārši padomāt par to pašu pirkumu, cik viņš ļoti ir nepieciešams un cik viņš ir vajadzīgs, jo interneta iepirkšanās ir tik ļoti atkarību izraisoša, manuprāt. Jā. Tas ir tāds dopamīns, tu tur pērc, tur tīpaši šeinā kaut kādas atlaides milzīgās, AliExpress arī, tu tur uzgriez ratu un tev ir tik. Un vēl arī ir tas, ka ļoti daudz mājaslaps, tā kā tev būs bezmaksas piegāde, ja tu sasniegs tādu un tādu summu. Jā, ak Dievs, tiešām, jā, tā tik laba taktika, actually, viņa ļoti labi strādā. Man ar tā ir dažreiz, kad es skatos, man pietrūks kaut 10 eiro, kaut vai piegāde ir 5, un es tāpat salasu tos 10 eiro, lai man nav jāmaksā par piegādi, bet patiesībā man par to piegādi samaksāt būtu bijis lētāk, jo viņi vienkārši zina, ka tas tā kā tevi nostrādās lielāko gadījumos. Jā, vispār par tiem skamiem, es gribētu arī piebilst par tiem e-pastiem. Vienkārši, ja jums atnāk kāds aizdomīgs e-pasts, varbūt pat kā saistīts ar kādiem pirkumiem, es nezinu, baigās atlaides, piemēram, kādā internetu veikalā, un tur kaut kādu linki dot, zini, kā aiziet uz viņu veikalu. Es ļoti iesaku no sākuma paskatīties, kā sauc to e-pastu, no kura atnāca tas noteiktais e-pasts, jo bieži vien tur ir kaut kas dīvains vai beidzas ar gmail.com, kas noteikti nav veikala e-pasts, jo visiem tādiem normāliem veikaliem jau ir nopirkts tas domains. Jā. Un tāpēc viņiem visu laiku beigsies tā kā tad tas veikala nosaukums un punkts kaut kas. Jā, vienkārši veikt kā pačikot, just in case. Ziniet, ka pa sliktu nenāk. Un arī tas veikals jums pilnīgi noteikti e-pastā neprasīs tur kaut kādu pārmaksāt vēlreiz, vēl kaut ko piemaksāt. For sure, tas nav no viņu puses noteikti. Un vispār es arī tikko atceries par vienu gadījumu. Es sūtīju sev un māsai tos, ir tādu pledi, tā kā, bet kas ir tā kā hoodie, ka tev tā kā viņš ir tā kā vesels džempers, bet vienkārši no pleda. Un es biju tādu pasūtījusi. Un tur bija tā, ka tur bija beigās atlaides, tur bija tā, ja tu ņem 2, tev tā kā vienam ir 50% atlaidi. Un man bija tas ok, es pasūtīju savu māsai, un tur viss kārtībā paiet 2 nedēļas. Vispār nekādas atbildes no viņiem. Un es tā kā skatos, es biju maksājis ar Apple Pay. Un viņi man saka, ka es no viņiem neesmu veikusi pirkumu.
Viņi man tā kā ar pilnu pārliecību, jūs no mums neko nenopirkāt, jūs varbūt nopirkāt no kaut kādas neīstās mājaslapas, jo tas bija tāds, kad es to redzēju tā kā Instagramā, un es googlēju ierakstīt to mājaslapu, jo zināju, ka es no tās Instagrams negribu klikšķināt, jo man bija bail, ka tas tā kā no Instagramas, ja es pat aiznopirktu, varētu būt kaut kāds neīstais konts. Jā. Un es tā kā no tās mājaslapas, un tur bija stāsts tāds, kad viņi redzēja, ka tai mājaslapai bija divas versijas. Bija versija Eiropa un bija versija laikam ASV. Un es biju nopirkusi caur to Eiropas versiju, nevis caur to ASV. Tur bija tā, ka tur nebija skaidri norādīts, kura versija apkalpo kuru valsti. Viņi tā kā abās sistēmās neredzēja, viņi redzēja tikai ASV, un man likās, ka viņi ir reāli krāpnieki. Un tad es tā kā rakstīju, un beigās viņi paši tikai pēc tam saprata, kaut vai es viņiem ilgi rakstīju, kad es tā kā Eiropā esmu pirkusi. Viņi tikai pēc tam tādi, jā, nu mēs tā kā neredzam Eiropas pusi. Un izrādās, ka vienai un tai pašai firmai ir 2 nesavienoti internetu veikali. Ko? Jā, un es domāju, ka man uzmet, un beigās es rakstīju tikai tā Eiropas, un ja bija tas tā kā, nu mēs to jūsu pirkumu redzam, mums tur vienkārši šausmīgi liels tā kā noslogojums dēļ atlaidēm, un man atnāca pēc 3 nedēļām tā paciņa. Bet vienkārši tā kā, man bija tā kā, tiešām izrādās, ka nevienmēr, ja ir viens nosaukums precei, ka tie īpašnieki realitātē ir vieni un tie paši, ka vienkārši viņi ir nopirkuši tās autortiesības uz to izplatīšanu. Nevis uz to mājaslapu. Jā. Un man reāli likās, ka es nopirkusi no kaut kādiem scammers vai vēl kaut ko, bet nē, viņi vienkārši bija nesavienotas apkalpošanas 2 dažādiem kontinentiem. Un bija tāds, wow. Tā kā arī šādi var gadīties, tāpēc arī to vajag paskatīties. Jo man pēc tam likās, ka es vispār nopirku kaut kādā krāpnieku mājaslapā, ka viņi man teica, ka viņi mani neredz un tā. Bet man beigās viss atnāca, un tā arī bija tāda, es arī biju panikā, jo tas pirkums beigās nebija tāds, es teiktu, lētākais, ir tīpaši tas fakts, ka es paņēmu 2, un arī tā kā man bija tāds, ok, un beigās viss bija kārtībā, bet es arī biju riktīgā panikā, man bija tāds, oh my god, mani skēmoja, bet es viņiem pēc tam aizsūtīju to savu Apple Pay, tā kā to apstiprinājumu, un viņiem man tāds, jā, jūs esat veikuši pirkumu, man bija tāds, jā, es veicu pirkumu, bet viņiem tāds, bet mēs jūs neredzam, man bija tāds, oh, that's great, jo viņiem bija tāds, tie kodi izskatās, tā kā, jā, ka tie ir īsti, un tā man bija tāds, ok, bet jā, tā kā ar tiem pirkumiem internetā var būt visādi, noteikti visu vajag pārbaudīt, jo iepērkaties tikai uzticamās mājaslapās ar pilnīgu sirds mieru. Bet jā, tas arī īsti laikam ir viss. Paldies, ka tā klausījāties mūs. Noteikti ceram, ka kaut kas no mūsu teiktā jums paliks atmiņā un ļaus izvairīties no kaut kādām, es teiktu, nepatīkamām situācijām ar pirkumiem internetā. Noteikti varbūt paturiet prātā kādu no mūsu stāstiņiem, jo es ticu, ka tas arī var gadīties vēlreiz. Un jā, bija prieks jūs šeit satikt pie mums. Mēs esam atpakaļ. Apskatieties mūsu sociālos medijus. Dosim jums tur vairāk ziņas par nākamajām topošajām epizodēm. Noteikti arī, ja jums ir kādi interesanti stāstiņi, droši varat atsūtīt mums. Mēs varētu uztaisīt kādu pēc epizodi ar mani piedzīvojumu internetā. Un jā, Blakts mākoņos bez garumzīmēm Instagramā, Facebookā ar garumzīmēm un YouTube'ā arī ar garumzīmēm jūs mūs atradīsiet. Un Spotify'ā, protams, ka mēs esam Blakts mākoņos. Ču, un tiekās nākamreiz. Jā, ču.